Labdien, Kristiān! Esmu veicis projektu uzmetumu. Tātad, ja es pareizi jūs esmu sapratis, šeit ir ieliekamās fasādes, tā kā fasādes iet līdz ar korpusu malu, ieliekamās atvilknes, tātad 3 atvilknes. Es pieļauju, ka šī daļa tātad kārsies un šī daļa turēsies uz paša skapi korpusa. Šī būs piekārta pie sienas, tātad mēs varētu likt, droši vien tur noteikti būs nepieciešamība arī uz viņu apsēsties, uz tās, tā kā krēsliņu nosauksim viņu. Tātad šeit būs 3 stiprinājumi, kas stiprināsies pie sienas. Vēl, ko es pamanīju, jūsu projektā nav iekļauts cokoļa daļa. Uzreiz varu teikt, ka fasāde, kas beigsies līdz ar zemi, līdz ar grīdu, un tās ir ieejas daļa, tātad tas ir koridors, šī fasādes apakša tiks ātri vien nobeigta, tad viņa vienmēr tiks skrāpēta, strīķēta gan ar apaviem, gan arī ar, teiksim, mazgājot grīdu, ar lupatu, ar slotu. Es nezinu, kā jums arī paredzēt, ja gribat, mēs varam atstāt, bet es ieteiktu, lai saglabātu fasādes daļu, lai tā mebele kaut cik, teiksim, ilgāk kalpo un izskatās labi kalpošanas laiku, tad es iesaku likt cokolu tomēr apakšā. Tātad, kāda ir starpība, tad te pa 8 centimetriem tiek zaudēta daļa no šī iekšējās kapīša daļas. Tātad 8 centimetri no zemes ir cokols. Tas ir mans ieteikums, bet, ja gribat, varam arī laist līdz pašai grīdei to. Un, ja es pareizi sapratu, tad šeit apakšā, es gan citu risinājumu tur neatradu, tas ir tikai atmetamās durvis. Tā kā apakšā būs atveramās durvis ar tiponu. Šeit labā kreisā durvis arī uz tiponu un augšējā plaukta daļa arī. Antresols daļa arī uz tiponu. Nav problēma, šitien varam ielikt 2 tiponus. Vēl jautājums, vai šo daļu nevajag sadalīt. Ja, kas tur ir paredzēts, vai vēl vienu plauktu ielikt iekšā, vai pa vidu sadalīt, tad vienkārši tīri es gribu saprast, kas tur tiks glabāts, lai varētu sniegt kaut kādu ieteikumu. Tā, tātad šī daļa karināsies pie sienas, dekoratīvais panelis. Es gan paņēmu dekoratīvo paneli, kas ir, tā tūlīt parādīšu, jau gatavie no Ilī. Manuprāt, tas sanāk krietni lētāk, teiksim, paņemt dekoratīvo paneli, kas ir 2,40 vai pat 3 metrīgu, un viņu kā vienu veselu pielīmēt klāt, attiecīgi tikai to robiņu vajadzēs izzāģēt, izņemt ārā to robiņu. Tā, kur man pazudama, izņemt ārā robu tikai šajā daļā, tā kā, lai varētu to uzkārt to apakšējo konsoli, bet, manuprāt, tas ir lētāk nekā zāģēt to materiālu strēmelēs un attiecīgi tā strēmelītes kaut kā tur stiprināt. Man liekas, ka šis risinājums būtu optimālāks. Izmaksu ziņā viņš arī tur nebūs tik dārgs. Tur, man liekas, kaut kādi 155 eiro. Tāds pastīsimies. Jā, 155 eiro tas viens panelis maksā, un, manuprāt, tas ir tāds finansiāli izdevīgāks un smukāk arī izskatīsies, jo tas jau būs tāds, ko ražotājs jau ir paredzējis. Tā, par materiālu sadalījumu, tātad šis kapis ir tumšāks, un šis ir tas zīda pelēks saucamais. Tātad viens materiāls mums ir, tā kā viņš pareizi saucās, tūlīt mēģināšu nolasīt. Šis ir Arktika un šis ir zīda pelēks. Bet materiāla krāsa tur, teiksim, tas loma nespēlē, tāpēc, ka cena ir vienāda. Un salikt to krāsu salikumu mēs jau tur varam attiecīgi pēc jūsu vajadzības. Tā, kas vēl tāds? Jā, mēs izmantojam tātad, pa cik tas ir koridors, es noteikti ieteiktu izmantot labākas maliņas, tātad mēs pamatā izmantojam Airtek maliņas, kas mebeles malas pasargā no mitruma, no netīrumiem, tātad Airteks šobrīd ir tāda jaunāka tehnoloģija, krietni kvalitatīvāk, bet, ja ir ierobežos budžets, tad varam arī iziet uz parastajām ABS maliņām, tad attiecīgi tā mebele nedaudz lētāks varētu sanākt.
Tā, un stiprinājumu ziņā mēs izmantojam tikai kabineo stiprinājumu, tas ir, teiksim tā, tas ir mūsu furnitūra, ko mēs pamatos izmantojam, lai savilktu visus korpusus. Līdz ar to tas mums pātrina mebeles izgatavošanas laiku uz vietas. Ja mēs braucam pie klienta montēt, tad arī montāža ir krietni ātrāka nekā tur izmantojot klasisko furnitūru. Jā, viņi varbūt šobrīd sanāk nedaudz dārgāk, bet ja mēs pārēķinam to visu darba izmaksās, tad mums tā mēbeļu saražošana ar šādu furnitūru ir krietni ātrāka un krietni lētāka. Un tūlīt es parādīšu, kā tās furnitūra izskatās. Atšķirība būs tikai tāda, ka tās furnitūras stiprinājuma vietas būs redzamas, viņas tiek nosektas ar tādiem dekoratīviem vāciņiem. Lūk, šādi izskatās tā furnitūra, kuru mēs izmantojam. Un viņai tad uzliekās tie vāciņi pa virsu, attiecīgā krāsā, kādu mums tur ir nepieciešama. Ja ir kaut kādi komentāri projekta izmaiņās, tad noteikti sakat un veikšu izmaiņas. Ja ne, tad veikšu precīzi aprēķinu šai mēbelei un tad arī zināsim, kā rīkoties tālāk.